Pirmais mīts par svaru atgriešanu pēc gada. Ir aptuveni 10% pacientiem, kuram svars atgriežas pēc jebkuras operācijas. Tas saistīts ar to, ka kaut kas tur izstiepjas, cilvēki domā vai vēl kaut kas, bet viņi vienkārši pierod pie savas jaunās anatomijas un viņi saka ēst vairāk nekā viņam vajag. Tādā gadījumā, diemžēl, brīnumi pasaulē nenotiek un svars atgriežas jebkura gadījumā. Operācija ir pirmais solis, lai mainītu savas ēšanas pierodumus un dzīvesveidu. Otrais mīts ir par minerālu vielu trūkumu. Bieži vien pacientam uzdot jautājumu, ka vai man visu laiku pēc tam vajadzētu dzert visādus minerālu vielas, vitamīnus. Un, protams, vitamīnus jādzer, labāk lietot pastāvīgi vitamīnus nekā zāles priekš cukuram, priekš asinsspiedienam, priekš no sāpēm lielās lodstāvas. Trešais mīts - matu izkriešana. Var notikt pārsvarā pirmā pusgada laikā pēc operācijas. Pēc tam, ja pacients lieto vitamīnus, minerālu vielas, tad mati, protams, ataug atpakaļ. Neticiet šiem mītiem. Labāk atnāk uz konsultāciju, tad mēs visu izrunāsim un es varēšu atbildēt uz visiem taviem jautājumiem.